linkis, Chichor linkis, niumaiga hilsa nusa. Chichor, Chichor. Miteg magad pitka hunda, hiesa päevas päeva. Chichor, Chichor. Jebest liestad medamiera, oilist liestad muusamiera. Chichor, Chichor. Ja vadlomat meddamotsa, sududoksid muusamotsa. Chichor, Chichor. Ja vad poishad medakilla, kazis poishad muusakilla. Chichor, Chichor. Kierdad neitsad medakilla, laiskad neitsad muusakilla. Chichor, Chichor. Chichor linkis, niu aika hilsa nusa. Chichor, Chichor. Paldies folkloras kopai Cielava un vadītājai Laurai Eimanai. Aitäh folklorirühmale Cielava ja selle juhile. Folkloras kopai Malībieš un vadītājam Reinim Druvietim. Folklorirühmale Malībieš ja selle juhile Reinisele. Un Igaunijas korim, ko vada Tiia Soomre. Ja Eesti koorile, mida juhib Tiia Soomre. Esam ieskandinājuši mūsu satikšanos ar pazīstamāko Chichor linkis putnu modināšanas dziesmu. Oleme oma tähistamiseks pihta hakanud, lauldes kõige kuulsamat lindude äratamise laulu Chichor linkist. Un tagad mēs aicinām uzrunām Kārli Pajesalu, Sim Krispinu un Elīna Tanne, lai atklātu šo notikumu, lūdzu. Ja nüüd kutsume kõnepulti Karl Pajusalu, Siim Krispini ja Elina Tanne. Kārlis Pajesalu, dzejnieks un Igaunijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis, nolasīs savu dzejoli mātes valodas māja. Lustig päev, amaten. Ilusat, rõõmsat päeva kõigile. Jauku tienu pisiem. Jemakiel koda. Om jemakiel kodas jõudis tempima tied läbyd vallis. Veeslinnud veel nutamil. Sainades poiste temiltis ürgedel las kail uud joukteks. See Ignauski ja Liibiski pette seite Ignauski. Emakeele koda. Oma emakeele kojas jõudsin täna avada aknad veelindude peibutus häälele. Seintelt pühitud ämblikuvõrkudel lasta voolata uute jõgedena. Minu emakeele koda on läinud ja tulevate häälte koda. Nagu mu maal on mitmeid viise, olles ikka ta ise. Oma emakeele kojas ma ei häbene olla mitmekeelne, olla rohkem kui olevaks loodud ja loomata olevad viisid. See koda on minu kasvav kodu. Minu emakeele koda pole merelahes ravade vahel ega jõeäärne talutare ümber kolde praksumise, kivide tulisuse. Minu emakeele kojal pole muid piire kui sinu, sosin mu huulte vahel. See koda on lapsesuine, hällilauludes ta ärkab kergete sammude kõlades. Vaata, kas tunned ära ta tagasituleku kutset, kuuled ta hõiskes enese leidmise rõõmu. Minu emakeele koda ei saa põlema panna,
Tema sõnade tulesära võtab endale leekide heleduse. Teda ei saa puruks pommitada, laseriga tükkideks lasta. Tema hääl on valjem võõraste hälbinud kisast. Olematuski olemise kojas minu emakeel ei karda, keskpäeva põlevas valguses põlvili avatud akna all vaadata päikesele näkku. Ega kiki varvul aastalõpu pimeduses puudutada uusi lagesid, sirutada end läbi öö, läbi avaruse kaja. Emakeele kojas kaovad tähtede piirid. Temas on sõnad kõigi meelte keeltele. Võta need vastu, hoia need endale. Minu emakeele koda paneb lüümed varjud rääkima. Teda võib näha hologrammina mänguhoos jooksvatest lastest, miraasina endaks jäämise oaasis heiastuvatest mosaiikidest. Minu emakeele koda on ärkavate häälte pelgupaik, sünnisõnade elutuba, kõige kõlaga armastuse altar, läbi vaikimise aastasadade oodates, et sina ütleksid uuesti esimese sõna. Mēs dzirdējām nedaudz salacas lībiešu valodā un igauniski Čempju Kārļa dzejoli, ko es nolasīšu arī latviski, ko ir atzījojis Valds Ernštreits. Mātes valodas māja. Savā mātes valodas mājā šodien paspēju atvērt logus, ūdensputnu vilinājuma dziesmai, no sienām notrauktiem zirnekļu tīmekļiem ļaujot plūst jaunās upēs. Manas mātes valodas māja ir aizgājusi, un atnākošo balsu mājām, gluži kā manai zemē, ir daudzi veidi, tām aizvien paliekot viņām pašām. Savā mātes valodas mājā es nebīstos daudzvalodības. Būs vairāk kā esībai radīts un esošos apveidus neveidojot šī māja, ir manas augošās mājas. Manas mātes valodas māja nav nec sēkļos starp jūras līčiem, nec upmalas lauku sētā, apkārt pavardu sprakšķēšanai akmeņu karstunam. Manas mātes valodas mājai citu robežu nav, vien tavi čuksti starp manām lūpām. Tai mājai ir bērna mute. Šūpuļdziesmās tās mostas, vieglu spērtu soļu atbalsīs. Veries un atpazīsti tās atgriezties aicinājumu, vai dzirdi tās saucienā sevis rašanas prieku. Manas mātes valodas māju nevar nosvilināt. Tās vārdu uguns kvēle paņem sev liesmu gaišumu, to nevar sabombardēt, ar lāzeriem sašaut. Tās balss top vien skanīgāka no svešo jukušām klaigām. Pat nebūtības esamības mājā manas mātes valoda nebaidās. Dienvidus dedzinošajā gaismā uz ceļgaliem atvērta loga priekšā raudzīties saulei sejā. Ne uz pirsgaliem gada nogales tumsā pieskarties jauniem griestiem, izstiepties cauri naktī, cauri plašuma atbalsī. Mātes valodas mājā zvaigžņu robežas izzūd. Tajā vārdi ir visu apziņu valodām. Paņem tos pretim, sev tos paglabā. Manas mātes valodas māja liek runāt neskaidrām ēnām. To var redzēt kā hologrammu ar spēles karstumā skrejošiem bērniem. Kā mirāžas atspoguļotas mozaīkas no sevis saglabāšanas oāzes. Manas mātes valodas māja ir paslēptuva balsīm, kas mostas, dzimšanas vārdu priekškambaris, visskanīgākās mīlestības altāris, caur klusēšanas gadsimtiem, gaidīdams, lai no jauna tu sacītu pirmo vārdu. Suur tänu, liels paldies! Vārds uzrunai Siim Krispin, Igaunijas Republikas vēstniecībā Rīgā misijas vadītāja vietnieks. Sõna Siim Krispinile, Eesti Vabariigi suursaatkonnast Riias. Austatud kohalviibijad,
liivlased, nende sõbrad. Jõva päeva! Rõõm on näha taas seda, kuidas vanu kultuuritraditsioone koos hoitakse. Godatie cilvēki, lībiešu draugi, jõva päeva! Ir prieks atkal ieraudzīt, kā senās kultūras tradīcijas tiek turētas godā. Eriti hea, kui siin on tegemist millegagi, mis toob kokku head naabrid ja lähedased sugulased. Īpaši labi, ka šeit mēs saskaramies ar kaut ko, kas ļauj tuviem kaimiņiem un radiniekiem sanākt kopā. Tahame ikka seda, et hästi läheks nii meie sõbralikul naaberriigil kui ka hõimurahval. Mēs vēlamies, lai gan mūsu draudzīgajai kaimiņu valstī, gan ciltstautai ietu labi. Liivlased on meie lähedased sugulased olnud sajandeid ja soovime näha nende kultuuri ja keelt püsimas. Lībieši ir gadsimtiem bijuši mūsu tuvie radinieki, un mēs vēlamies redzēt, ka viņu kultūra un valoda saglabājas. Näeme viimastel aastatel suurenenud tähelepanu ja mõistvat suhtumist ka Läti riigi poolt Liivi pärandile. Pēdējos gados esam redzējuši, ka arī Latvijas valsts pievērs vairāk uzmanības un valsts attieksme pret lībiešu mantojumu ir labvēlīgāka. See on miski, mis häid naabreid omavahel veel lähemale toob. Tas ir kaut kas vēl vairāk palīdzēs satuvināties labiem kaimiņiem. Liivi keel ja kultuur moodustavad olulise ühenduslüli Eesti ja Läti vahel. Lībiešu valoda un kultūra ir svarīgs savienojama posms starp Igauniju un Latviju. Vaatame kas või, kuivõrd palju soome-ugri taustaga sõnu on läti keeles. See on kahtlemata ennekõike liivi keele mõju. Paskatīmies kaut vai uz to, cik daudz ir latviešu valodā vārdi, kuri ir te ienākuši no somu-ugru valodām. Un tas ir neapšaubami vispirms lībiešu valodas ietekme. Loodame, et liivi keele ja kultuuri jaoks on pärast pikka ja ränka talve jälle saabumas kevad ja nagu vana müüdi kohaselt linnud, nii saavad ka liivi keel ja kultuur taas tõusta. Mēs ceram, ka lībiešu valodai un kultūrai atkal pēc garas un smagas ziemas atnāks pavasaris un kā vecajā mītā pacelās putni, tā arī lībiešu valoda un kultūra varēs atkal pacelties. Tunnustame kõiki neid, kes näevad vaeva, et seda ainulaadsete meile nii lähedast kultuuri alles hoida. Izsakam atzinību visiem tiem, kuri strādā, lai paturētu, lai saglabātu šo unikālo un mums tik tuvu kultūru. Soome-ugri rahvastest paljusid ähvardab hääbumine ja seda enam on oluline, et hoiaksime elus muuhulgas just sellisi traditsioone nagu siin täna. Daudzas somu-ugru tautas var iznīkst. Un tādēļ jo svarīgāk, lai mēs paturētu dzīvas šādas tradīcijas, kā šeit šodien. Selle kultuuripärandi tänapäeva toomisel on kahtlemata veel palju kasutamata potentsiaali ja tegutseme koos seda parimal viisil rakendada. Lai panestu šo kultūras mantojumā mūsdienās, tur ir vēl daudz neizmantota potenciāla, un tas mums ļaus kopā vislabākajā veidā turpināt strādāt. Edu ja häid mõtteid selleks meile kõigile. Lai mums veicās un lai mums visiem labas domas, lai šo visu īstenotu. Ma tienub sidamast. Ma tienub sidamast. Paldies, un vārds Latvijas vēstniecības Igaunijā padomniecei Elīnai Tannei. Nüüd sõna Elīna Tannele Läti suursaatkonnast Eestis. Mīļie draugi, Head sõbrad, ļaujiet man šodien pateikt jums sirsnīgu sveicienu arī no mūsu vēstnieces, vēstnieces Kristīnas Našanietes, kur diemžēl šodien nevarēja ierasties. Annan teile edasi südamliku tervituse meie suursaadikult Kristiina Našanieetselt,
kes ei saanud täna kahjuks ise siia tulla? Laikam jau katrā latvietī ir arī mazliet no lībieša, jo šodien ir ne tikai mans oficiālais pienākums šeit runāt, bet arī mazliet personīgs. Un tas, ko es pavisam nejauši nesen atradu vienu dzejoli. Ilmselt on igas lätlases natukene ka liivlast ja ma ei ole siin täna ainult selleks, et minu ametikohustus seda ette näeb, vaid mul on ka isiklik põhjus siin olla. Hiljuti leidsin, kuru ir sarakstījis mans tētis, Māris Čaklais, un man liekas, ka labākā ir pateikt šai dzejolī tieši šai dienai, un šis dzejols ir veltīts lībiešiem. Es laikam nevarēšu, tāpēc es nolasīšu šo dzejoli. Hiljuti leidsin luuletuse, mille on kirjutanud minu isa, Maaris Čaklais, ja ilmselt ma ei suudaks ise paremini öelda kui isa selles luuletuses. See luuletus on kirjutatud liivlaste kohta. Dzejols saucās Rīta dziesma. Luuletuse pealkiri on Hommikulaul. Lieli putni un mazi putni, visiem laiks nu ir pamosties. Tā nav taisnība, ka visas debesis pilnas lepnām zvaigznēm, ka bies. Visiem vieta, zemē un debesīs. Kas tad visums, viens provinces miests? Bet ja tā, tad, lai palaistu putnu, zvaigznes pavirzīsies. Suured linnud ja väikesed linnud. Kõigil on nüüd aeg ärgata. Pole tõsi, et taevalaotus täis uhkeid tähti tihedasti täis. Kõigil on ruumi maa peal, taevas, mis on universum, provintsiküla. Aga kui nii, siis linnulennuks tähed teevad ruumi. Paldies un paldies arī tūkotājai. Aitäh ja aitäh tõlke eest. Tas skaistais brīdis ir pienācis. Ilus hetk on jõudnud kätte. Aicinām uz karauga pacelšanu visus runātājus. Kutsun lipu heiskamiseks siia kõiki kõnelejaid. Dagni Straubergu, Kuliki Kilver, Baibu Moļņiku, Lolitu Ozoliņu un, protams, Sīmu Krispinu un Elīna Tannē. Lūgums pacelt karogus kopā ar visiem plīdjām. Küllika Kiiver, Dagni Straubergs, Lilita Ozoliņa, Karl Pajusalu, Siim Krispin, Elīna Tanne. Un paņemam savas lapiņas un dziedam līdzi. Võtame oma lehed ja laulame kaasa. Un dziedāsim salacas lībiešu valodas versiju. Laulame salatsi liivi versiooni.
Vārds uzrunai Heidemestes pašvaldības vadītājai Kuuliki Kiiver. Sõna Külliki Kiiverile, Häädemeeste vallavanemale. Ilusat kevadpäeva. Sveiciens. Suur au ja siiras heameel tervitada Häädemeeste vallas Eesti-Läti piirialal kõrgeid külalisi, vallarahvast ja kõiki huvilisi tänasel ajaloolisel Liivi pärandipäeval. Paari viimase aastaga on siinmail juba südamelähedaseks ja omaks saanud Liivi lippude heiskamise tseremoonia ja lindude talveunest üles laulmine. Meil on liivlastega ajalooliselt tihe side. Laiema tõlgenduse järgi on kokkupuuteid liivlastega olnud kogu meie valla piires ja me peame Häädemeeste valda Eesti Liivi rannaks. Liivi pärandi kohta saame öelda, et meil on ja meile on antud võimalus olla selle edasikandjateks, aidata kaasa selle nähtavaks tegemisele. Liivimaa temaatikas me olnust otsime ja minevikust leiame nii palju väärt esivanemate kultuuririkkust. Selle teadvustamine on suurepärane võimalus rikastada ka meie valla ajalugu ja tutvustada laiemalt kunagist muinasmaakonda. Kingitus kogu oma suuruses, keel, kombed, tavandid, uskumused avaneb iga aastaga üha enam. Olen väga tänulik ja uhke inimeste üle, kes on märganud, ärgitanud, kes tulevad kaasa ja toetavad liivialaste teadmiste avardumist ning peavad vajalikuks liivi keele ja kommete taaselustamist. Olnu jäädvustamine on väga oluline, et ajas edasi minna. Puu on ilus sellepärast, et tal on vanad juured ja uued oksad, on öelnud vaimne guru Gurudjev. Palju avastamisrõõmu ja põnevaid leide sellel vana-uuel Liivi pärandipõllul. Tsitsioor, tsitsioor. Sveiciens skaista ja pavasara dienā. Man ir liels gods un paties prieks sveicināt Hēdemeestes pagastā uz Igaunijas Latvijas robežas augsti godājamus viesus, pagasta iedzīvotājus un visus interesentus šodienas vēsturiskajā lībiešu mantojuma dienā. Pēdējos pāris gados pie mums lībiešu karogu pacelšanas ceremonija un putnu modināšana no ziemas miega ir kļuvušās par tradicijām, kas ir pati savējās un tuvu sirdī. Vēsturiski mēs ar lībiešiem esam bijuši cieši saistīti. Pēc plašas interpretācijas saskarsme ar lībiešiem ir notikusi visā mūsu pagastā, un mēs uzskatām Hēdemeestes pagastu par Igaunijas lībiešu krastu. Par lībiešu mantojumu varam teikt, ka mums ir dota iespēja nest to uz priekšu, palīdzot padarīt to vairāk redzamo. Lībiešu tematikā meklējam un atrodam tik lielu kultūras pagatību. Šo apzināt, dot lielisku iespēju papildināt mūsu pagasta vēsturi un iepazīt plašāk kādreizējo seno pagastu, kas te atradās. Dāvana visā savā krāšņumā, valoda, tradīcijas, parāžas un ticējumi atverās ar katru gadu arvien vairāk. Esmu pateicīga cilvēkiem un lepna par tiem, kuri ir pamanījuši un mudinājuši, kuri nāk līdzi un atbalsta zināšanu paplašināšanu par lībiešiem un uzskata par vajadzīgu atjaunot lībiešu valodu un tradīcijas. Ir svarīgi saglabāt bijušo, lai iet uz priekšu. Koks ir skaists, ja tam ir vecas sapnes un jauni zari, ir pateicis garīgais guru Gurudjevs. Novēlu jums daudz atklāšanas prieka
on interesantus atradumus šajā vecajā jaunajā lībiešu mantojuma laukā. Teacher, teacher. Paldies, Aitā. Dagnis Straubergs, Limbažu novada domes prieksēdētājs. Lūdzu. Dagnis Straubergs, Limbaži vallavanem. Esiet sveicināti visi lībiešu pēcteči un tie, kas tiešām jūtas tādi un tie, kas varbūt vēl īsti nezin, varbūt jūt līdzi un tie, kas šodien ir šeit, lai turētu šīs tradīcijas godā. Tere tulemast! Kõik teie, kes te olete liivlaste järeltulijad ja ka teie, kes võib-olla olete liivlaste järeltulijad või kõik, keda muul moel kõnetavad liivi teemad. Šodien pasaulē, un īpaši jau arī mūsu pusē, pamazām laika gaitā krievu valoda ir nomainījusi angļu valodu, un šķiet, ka pat bērniem nebūs vairs jāiet kursos un to jāmācās. Tasapisi maailmas, aga eriti siin meie poole peal, on inglise keel vahetanud välja vene keele ja tundub, et Lätis edaspidi ei pea lapsed isegi vene keelt enam õppima. Un šķiet, ka pasaule ir kļuvusi ārkārtīgi globāla un plaša, un viss kļūst pamazām vienāds, bet cilvēki kādreiz vai no intereses pēc, vai nonākot dzīves krustalēs, uzdot sev jautājumu, kas es esmu, no kurienes es esmu nācis, kas ir tā vieta, kur es jūtos kā mājās. Tundub, et maailm on muutunud üleilmseks, kõik muutub ühesugusemaks, aga inimene võib-olla jõudes oma elu ristteele küsib, kes ma olen, kust ma pärit olen. Un tad, kad mēs nonākam pie jūras, kad mēs nonākam šajā vietā, kur dzīvojuši lībieši, kaut kas mūsos ieskanas, un mēs jūtamies silti un mājīgi. Siis, kui me tuleme siia mere äärde, siis me tuleme maa-aladele, kus on elanud liivlased ja miskit saab meie sees puudutatud ja me tunneme soojust ja headust. Un pasaule, protams, kļūst globāla un ir cilvēki, kas ir iedomājušies, cik vienkārši būtu dzīve, ja visu pasauli apdzīvot viena tauta, visiem būtu vienas tradīcijas un nebūtu nekā atšķirīga. Maailmas toimub üleilmastumine, on inimesi, kes arvavad, et oleks väga tänuväärne, hea, kui üle terve maakera elaks üks rahvas, kelle traditsioonid oleks ühesugused. Bet es gribētu teikt, ka šie ļaudis noteikti ir neredzīgie, nedzirdīgie. Šie cilvēki ir alkatīgie. Ma tahaksin öelda, et need inimesed ei kuule, ei näe ja nad on omakasupüüdlikud. Jo viedie ļaudis vienmēr vēlas uzzināt kaut ko jaunu, vēlās saprast, vēlās viens otru izjust, un šī ir tā bagātība mūsu dažādībā. Targad inimesed tahavad alati midagi uut teada saada, õppida midagi uut teadma, õppida teist tundma ja see on see rikkus, mis meil on. Un šī ir tieši tā lieta, kad mēs priecājamies. Mums ir no kā mācīties, mums ir ko mantot, mums ir iespēja dažādām tautām, dažādām nācijām dot padomu, parādīt kaut ko jaunu, nevis dzīvot pilnīgā klusumā un vienmuļībā. Erinevus rikastab ja see on see, mis on meie väärtus. Me saame erinevatele rahvastele anda erinevat kogemust edasi. Mitte nii, et kõik on ühesugused ja elame vaikides. Un es šodien gribētu visus sveikt, tie, kas ir šeit, kas rūpējas par šīm tradīcijām, kas jūtas kā lībieši. Un es gan neesmu tik ļoti pētījis, varbūt nav pienācis tas īstais brīdis, bet es gribētu sveikt arī
sevi. Jo tad, kad es nonāku pie jūras, es jūtos labi un jūtos mājīgi. Tahan täna tervitada kõike, kes te olete siia tulnud, kes peavad ennast liivlaseks. Ja ma ei ole endas seda veel välja selgitanud enda puhul, aga siiski tahan tervitada ka iseennast, sest siis, kui ma tulen mere äärde, siis ka mina tunnen, et siin on kodune ja hea. Kas zina. Es gribētu visus jūs apsveikt, pateikties par to, ka jūs šo tradīciju glabājat, jo iespējams daudziem cilvēkiem, kas vēl to nezina, tas kādreiz būs ļoti, ļoti vajadzīgs. Paldies! Tänan kõiki, kes te seda traditsiooni alal hoiate ja edasi kannate. Võib-olla muutub see tuleviku inimeste jaoks väga oluliseks. Aitäh! Paldies, Aitā. Un tagad Marta Sāra dziesma Laulik, ko izpilda Treimaņu koris, diriģente Tijā Somre. Nüüd kuulete Mart Saari laulu Laulik, mida esitab Treimani laulukoor, mille dirigent on Tijā Somre. Paldies, Aitā. Vārds uzrunai Baibai Moļņikai, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārai. Lūdzu. Sõna Baiba Moļņikale, UNESCO Läti rahvusliku komisjoni peasekretärile. Tēriņš, tere, labdien, mīļie lībiešu kultūras mantojumu kopēji un atbalstītāji, viesi un sabiedrotie. Tēriņš, tere, labdien, head Liivi kultuuripärandi hoidjad ja toetajad. Es domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka lībiešu jaunais gads sākas tieši šodien, jo dziesmā taču ir teikts laiks beigt gulēt, laiks celties augšā. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et liivlaste jaoks algab uus aasta just täna, sest isegi laulus on öeldud, on aeg magada ja aeg tõusta. Līdz ar to ļaujiet jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Seega lubage mul teile kõigile soovida head uut aastat. ANO un UNESCO šo gadu atkal redz kā tādu spilgtu lapu ANO pirmiedzīvotāju valodu 10 gadēm. ÜRO ja UNESCO näevad seda
aastat kui eredat lehekülge UNESCO põliskeelte ja rahvaste aastakümnendes. Un kā jau katrā jaunajā gadā līdzi jānāk ir vēlējumiem. Un es no UNESCO Nacionālās komisijas puses vēlētu jums 3 lietas. Iga uus aasta tuleb soovidega ja mina soovin teile UNESCO rahvusliku komisjoni poolt 3 asja. Pirmais ir tas, kas jau tiek spoži šodien rādīts, šī lībiešu kultūras mantojuma izcelšana un laišana tautās, rādīšana sabiedrībai. Esiteks see, mida oleme täna juba nii eredalt näinud, Liivi pärandi lubamine rahva sisse või rahva sekka, selle ellu kutsumine. Un tajā pašā laikā līdz tam jādod arī šiem tiltam uz citām kultūrām un citām valodām. Ja samal ajal tuleb Liivi traditsiooni siduda ka teiste keelte ja kultuuridega. Otrs vēlējums ir saskatīt, kā šis mantojums, kultūras mantojums iet kopā ar zināšanām par vidi, par lietām, kas mūs savieno ar dabu. Teine minu soov on märgata, kuidas see kultuuripärand seostub keskkonnaga, kuidas see seotub loodusega, kus me viibime. Un kā spilgtu liecību šim ceļam, es arī pateicos visiem, kas strādā pie šīm vietu zīmēm, vietvārdiem, pie zināšanām, kas mūs padara mūsu dzīvi bagātāku. Un atceramies, ka tieši vakar Aģes upe atgūs savu lībisko nosaukumu Aģjog, jeb malas upe. Sellega seoses tahaksin tänada kõiki neid, kes on panustanud sellesse, et kohanimed, kohasildid oleksid nähtaval ka liivi keeles. Ja omakorda sellega seotult tahan rõhutada, et just eile Adje jõgi sai liivikeelse sildi teetähise Adjog. Un visbeidzot tika teikts par kokiem ar senām saknēm un jauniem zariem. Ja juba eelnevalt mainiti puid, mille juured on vanad ja oksad on uued. Arī digitālajā laikmetā, mēdīju vidē, pasaulē ir ļoti jāstrādā, lai lībiešu valoda, lai pirmiedzīvotāju valodas ieskanētos mūsu ikdienā, tās kļūtu redzamākas mēdījos, digitālajā pasaulē. Tā ir katra no mums ikviena atbildība. Ka digitaalses maailmas tuleb näha vaeva, et liivi keel oleks seal nähtav, et liivi keel oleks seal olemas. Ja see on kõigi meie ülesanne. Vēlot jums visiem spēku, izturību un drošību šajā gadā. Soovin teile kõigile jõudu, vastupidavust sellel aastal. Es arī vēlu, lai mums visiem kopā nepazūstu mīlestība. Soovin, et meil ei kaoks ära armastus. Un mīlestība iet kopā, protams, ar kaut ko saldu. Ja armastus käib koos millegi magusaga. Un mans saldais sveiciens šodien būs, tā kā mēs atrodamies Macapolē, un tas skan skaisti, un mums atgādina par Vidzemes lībisko kultūra telpu. Ja minu magus tervitus täna on seotud sellega, et me asume Metsapole maakonnas ja tad mans saldais sveiciens būs Lolitai Ozoliņai ar milzīgu pateicību par šo sirds siltumu un lielo darbu, ko viņa dara. Ja kuna me kuuleme siin Vitseme või Salatse liivi keelt ja asume Vitseme liivlaste kultuuriruumi territooriumil, siis minu tervitus, magus tervitus läheb Lolita Ozoliņale. Laimīgi jauno gadu visiem! Head uut aastat kõigile! Paldies! Ar lielu prieku piesaku Vidzemes kultūra telpas vadītāju Lolitu Ozoliņu. Suure rõõmuga annan nüüd sõna Vitseme liivi kultuuriruumi juhatajale Lolita Ozoliņale.
Jā, paldies! Aitäh! Tēriņš, Terē, labdien visiem klātesošajiem augstajiem viesiem, mūsu kultūrtelpas kopienai, kurai nav robežu. Tēriņš, Terē, labdien kõigile, kes on siia tulnud, kõigile kõrgetele küladele ja kõikidele Liivi kultuuriruumi külalistele. Kultuuriruum, millel ei ole piira. Es vēlos pateikties jums visiem un pateikties arī par 3 lietām. Soovin teid kõiki tänada ja samuti tänada teid kõiki 3 asja eest. Es vēlos pateikties par visiem tiem, kas tur svētas un godā un ciena savas saknes, savu vietu, savas ģimenes un savus mīļotos cilvēkus šai pusē. Soovin tänada kõiki, kes peavad au sees oma juuri, oma perekonda, oma päritolu. Es vēlos pateikties par tradīcijām un par šo brīnišķīgo notikumu šeit, Iklā, šeit Hedamestes rajonā un arī, protams, par šo te vietu kā tādu tradīciju nesēju, kas mūs pulcē jau 3. reizi. Soovin tänada seda kohta, Häädemeeste valda. Siin toimub selle traditsiooni edasiandmine, elushoidmine juba 3. korda. Un es vēlos pateikties par brīvību, kas ir dāvāt mums visiem un kuru mēs arī sargājam. Un brīvību, kas tiešām mums dāvā iespēju satikties. Ja tänan vabadust, mis on antud meile kõigile ja mida me kõik hoiame. Un es vēlos šīs 3 lietas paturēt sev šim gadam. Tātad saknes, tradīcija un brīvību kā tādus vadmotīvus šim gadam. Ja ma soovin need 3 juured, päritolu ja vabadus hoida enda märksõnadena sellel aastal. Sveicu Liibiešu mantojuma dienā. Tervitan teid Liivi pärandipäeval. Jā, un es vēlējos vēl pateikties tiešām visiem, kas šeit ir sanākuši un atbraukuši un velta laiku šim notikumam. Soovin tänada kõiki, kes on täna siia tulnud ja kes on võtnud aega, et siia tulla ja seda sündmust tähistada. Suur tänu ja ilustat päeva. Liels paldies un novēlu jums skaistu dienu. Paldies, Aitā. Un noslēgumā viena dziesma no folkloras kopas Cielava un Malībieši. Lõpetuseks üks laul folkloorirühmalt Cielava ja Malībiešu. Un pēc tam uzreiz vārds Cielavas vadītājai Laurai Eimanei 2 rotaļām kopā ar jums. Ja kohe pärast seda saab sõna Laura Eimane, Cielava juht, kes viib läbi 2 mängu koos meie kõigiga. Darba
šaisemēs šovo, šovo, lai nevara laumas meita šovo, šovo, šaisemēs eģelēt šovo, šovo, lai nevara laumas meita šovo, šovo, šaisemēs eģelēt šovo, šovo. Esiet sveicināti, un mums ir tas gods jūs iekustināt. Tere tulemast ja meil on väga suur rõõm panna teid liikuma. Bet galvenais ir nebaidīties, jo jums būs vajadzīgas pamatprasmes. Peamine on mitte karta, sest kõik, mis teil on vaja, on põhilised oskused. Jums būs vajadzīgs mācēt paiet uz priekšu, panākt atpakaļ un noliekties. Te peate oskama liikuda edasi, liikuda tagasi ja kummardada. Nu, lūk, un šodien ir putnu modināšana, bet ne visiem no rīta tā celšanās notiek raiti. Täna on lindude äratamine, kuid kõik ei suuda hommikuti kiiresti kärmelt voodist välja saada. Un, lai palīdzētu visiem putniem un jums pamosties, aicinu sekot folkloras kopas dalībnieku piemēram. Tātad stājamies pa 3, viens aiz otra. Selleks, et aidata lindudel üles ärgata, aga ka teil üles ärgata, kutsun teid kõiki järgima folkloorirühma eeskuju ja seisma 3 kaupa. Un, ja jūs paņemais rokas, lūdzu neatsakam, esam drosmīgi, jo paiet uz priekšu un panākt atpakaļ var it katrs. Kui teil võetakse käest kinni, olge julged, ärge kartke, sest minna edasi ja astuda tagasi suudavad kõik. Atraduši sev divus draudziņus. Kõik on leidnud endale 2 sõpra. Nu, lūk, un dziesma saucās Kur tu teci gaidīti? Ja laul Kur tu teci. Jā, tieši tā, tātad. Kas zin dziedam līdzi, un es varbūt parādīs meitenes parādot, kas būs jādara. Panāk, kas man te panāks, manas dāmas, panāc Ivetiņu. Iveta näitab, mida tuleb teha. Tagad skatāmies. Vaatame. Kur tu teci, gailīti mans? Kur tu teci, gailīti mans? No rītiņa agrumā. Iedodam 1 minūtīti, izmēģināt, kā jums tas iznāk. Proovige läbi, kuidas teil see välja tuleb. Jā, lai drošāk. Varat pastāties ar lielākām atstarpēm, lai var izritināties. Võite jätta suuremad vahed ridade vahele, et oleks lihtsam teha. Ir. Nu tad aiziet! Läks. Kur tu teci, gailīti man? Kur tu teci, gailīti man? No rītiņa agrumā. Ciemā taku meitas vēl. Ciemā taku meitas vēl. No rītiņa agrumā. Ietecēju sētiņā. 3 reizītes nodziedāj, 3 reizītes nodziedāj. Celies mana līgaviņ, celies mana līgaviņ.
Jaugailītis nodziedāj, jaugailītis nodziedāj. Necelšosim, iedziņš nav, necelšosim, iedziņš nav. No rītiņa agrumā. Paldies! Aitäh! Un tagad aicināšu samainīt draudziņus. Paņemat to, kuru jūs noskatījāt pirmajā piegājienā un varbūt nepaņēmāt pie rokas. Nüüd kutsun teid üles sõpru vahetama. Võtke enda sõpradeks need, kellel te eelnevalt otsa vaatasite, aga kellega ei julgenud tantsima minna. Jā. Un tagad veidosim divus apļus. Viens lielāks āriņā, viens mazāks iekšiņā. Nüüd moodustame kaks ringi, üks suurem väljaspool ja üks väiksem seespool. Viens iekšiņā, viens liels aplis āriņā, viens mazāks iekšiņā. Üks suurem ring väljaspool, üks väiksem ring seespool. Iekšā ejam ar to mazo aplīti. Väike ring tuleb sisse. Iekšā. Uztaisam iekšējo apli lielāku. Teeme väiksema ringi suuremaks. Jā. Lielāks vēl, jā, lai tur smuki viss ir. Un šajā rotaļā atkal pavisam vienkārši ir jāprot iet uz priekšu. Ka selles mängus on täpselt samamoodi, et tuleb osata liikuda edasi. Tad ir jāprot plaudēt. Siis tuleb osata plaksutada. Jā. Un ir jāprot griezties elkoņos šā, jā. Ja tuleb niimoodi osata keerutada. Tātad, ja ārējais aplis iet pa labi visu laiku, välimine ring liigub paremale kogu aeg. Tad iekšējais aplis pa kreisi visu laiku. Sisemine ring liigub vasakule kogu aeg. Un tātad, kad ir lēni, mēs ejam. Kui on aeglane, siis me läheme. Un tad, kad ir ātri, vidējais aplis atrod ārmalā vienu, ar ko griezties elkoņos, un pārējie plaudē. Ja kui on kiire muusika, siis seesmisest ringist inimesed leiavad välisringist kellega keerutada ja ülejäänud plaksutavad. Un ja mēs sapratām, visi kopā pasakam juhu! Kui me saime aru, siis ütleme kõik koos juhu. No skail mieru vakarā, put vējamāt, metiel mieru vakarā. Taša lapa dvēselīte uz ūdeņa līgojās, taša lapa dvēselīte uz ūdeņa līgojās. Jā, tie, kas bija arī, jā, samainamies. Vahetame, need, kes olid sees, lähevad välja. Ir. Lietus nāca kapādams, vēja mātes vilpodam. Lietus nāca kapādams, vēja mātes vilpodam. Jūrā mani baleliņu vakarē kājumiņ, jūrā mani baleliņu vakarē kājumiņ. Slīk, slīk, grim, grim, dziļajā ūdenī. Slīk, slīk, grim, grim, dziļajā ūdenī. Nenoslīku, nenogrim ar laimīņu slikumiņ. Nenoslīku, nenogrim ar laimīņu slikumiņ. Ot, vējamāt, metiel mieru vakarā. Ot, vējamāt, metiel mieru vakarā. Aplausi sev! Plaksutame iseendale. Paldies visiem! Aitäh Un kõigile. oficiālais noslēgums. Ametlik lõpp.
lūdzam Limbažu novada priekšsēdētāju Dagni Straubergu un visus runātājus šeit uz gala bildi un pateicībām. Palume kõikidel kõnelejatel tulla siia, et teha ühine pilt ja neid tänada. Vārds Dagnim Straubergam, Limbažu novada mēram. Sõna Dagni Straubergsile, Limbaži vallavanemale. Jā, es vēlētos vēlreiz pateikt to pašu uzrunu, kur iespējams jūs neiegaumējāt īpaši labi, tāpēc... Soovin veel kord tänada. Klausieties. Kuulake. Bet patiesībā mēs tiešām no visas sirds gribētu pateikt paldies un pasniegt arī tādus suvenīrus mūsu partneriem, tie, kas robežu otrā pusē palīdz šo robežu nojaukt. Soovime tänada oma partnereid teisel pool piiri, kes aitavad meil seda piiri lammutada. Jā, kamēr, labdien, mīļie, šeit uz robežas starp kaimiņiem, igauņu, latvieši, mēs esam kaimiņi un draugi, un vēl Limbažu novada pašvaldības vārdā vēlamies pateikt īpašu paldies mūsu Vidzemes lībiskās kultūra telpas vadītājai Lolitai Ozoliņai, un uzgavilēsim kopā vēlreiz par viņas īpašo, es gribētu teikt, mīlestību, svētību, pienesumu visai kopīgajai gan Latvijas, gan Limbažu novada, gan arī Igaunijas kultūra telpas stiprināšanai, spēcināšanai. Protams, vēlreiz sveicam ar šo brīnišķīgo notikumu, kas tikko notika tev decembrī, Loltiņa. Un īpaša dāvaniņa, īpašs pasūtījums mūsu biedrības 9 arodi, īpašie pulsa sildītāji tev lūdzu nes godam. Tänu Limbaži vallalt, Vidzeme Liivi kultuuriruumi hoidjale, eestvedajale Lolita Ozoliņale. Un, protams, vēl vēlamies cieši apskaut mūsu mīļo Baibu Moļņikas kundzi. Lūdzu, Baibiņa. Soovime tänada ka Baiba Moļņikat. Un paldies vēlamies teikt mūsu dziedātājiem, mūsu, protams, Limbažu puses folkloras kopām, malībiešiem, Cielavai, lūdzu, vadītājs šeit, un sakiet, lūdzu, vai Igaunijas kora vadītāji arī vēl šeit kaut kur ir? Jā. Soovime tänada ka meie lauljaid, meie poole lauljaid, folkloorirühma Malībieši ja Cielava ja ka Eesti poole lauljaid. Un es pievienojos Baibas apsveikumam, laimīgi jauno gadu un lai top. Paldies! Ühinen Baiba sõnadega head uut aastat. Un tagad nākošais turpinājums ir Igaunijas pusē. Pidu jätkub Eesti poolel. Dodamies uz Treimaņu kultūras namu, kur 1:15 notiks karogu pacelšana pie kultūras nama. Läheme Treimani kultuurimajja, kus kell 1:15 heisatakse seal liivilipp. Un pēc tam 2:00 Elīnas Oses koncerts ar mūsdienu lībiešu dzeju. Ja seejärel kell 2 Elīna Ose kontsert Salatsi Liivi luule sõnadele. Sakam visiem lielu paldies, uz tikšanos nākošu gadu! Aitäh ja kohtume järgmisel aastal!